Hei, mans vārds ir Gonita Lakzīnas Krodarēna, un šodien mēs tiekamies 65. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Šo video es ierakstu dažas dienas iepriekš, jo man gribas, lai jūs redzētu mani šādu. Kāpēc? Jo šoreizīta tēma būs āriņa, kas tik daudz var pastāstīt arī par mūsu iekšņu. Tātad pirmais, ko mēs cilvēku ieraugot novērtējam, ir to, kā viņš izskatās. Viens no tiem, kas apliecina mūsu izskatu, ir mūsu ģērbšanās stils. Tie ir dažādi. Es attiecībā uz sevi konstatēju, ka es esmu diezgan konservatīva šajā ziņā. Es izvēlos sportisko, tādu brīvā laika pavadīšanas stilu, un iekāpt citās drēbītēs man sagādā neteiksim, ka problēmas, bet man nekādi nesanāk. Un arī attiecībā uz krāsām. Es zinu cilvēkus, kas ģērbjas tikai melnā, piemēram. Man tā garderoba ir diezgan krāsaina, bet ar visu to man trūkst vairāku krāsu. Piemēram, manā garderobē nav nekā balta. Vienīgais baltais apģērbs man ir gāzu kleita, un nav arī dzeltenā, bet pēc kaut kādas krāsu numeroloģijas man tieši dzelteno vajag. Bet pie šī atgriezīsimies. Tagad pie šī. Tātad es pirms dažām dienām biju pie friziera, aplīdzināt izspūrušos čirkainos galus. Un frizieri man saka, vai tev kādreiz ir taisnoti mati? Es saku, kaut kad ļoti sen frizieri mēģināja, bet baigi ilgi tas neturējās. Viņš saka, pamēģinām. Un es tādu, pamēģinām, lai jau redz, ka ir būts pie frizieri. Un tad man iztaisnoja matus. Tagad jau redziet, es esmu atguvusi jau daļu viļņu ondulācijas, visu laiku aiztiekot tas matus, jo man liekas, kā tas var būt, ka var šitā rokas izvilkt cauri un nekur nekas neaizķers. Un aizmugurē arī jau sāk kakal čirkoties. Tā kā tas prieks bija īsts, bet es pamēģināju, atsaucos izaicinājumam. Un tad tas šodienas jautājums būtu, cik bieži jūs izaicināt paši sevi un cik bieži atsaucaties uz citu radītajiem izaicinājumiem. Un tāpēc es jūs gribu šodien izaicināt. Ierakstiet komentārā, kā jūs gribētu sevi izaicināt, jo man liekas, tad, ja to uzraksta, ja pasaka skaļi, tad jau mums smadzenēs zemapziņa sāk gatavoties tam, ka tas būs arī jārealizē. Un tad kopā ar jums es varētu sevi izaicināt, teiksim, mēneša, 2 mēnešu laikā ieviest savā garderobē kaut ko dzeltenu. Ko sakat? Pamēģinām, kā izdosies, un lai jums priecīga nedēļa. Tiekamies atkal vēlāk. Čau, čau!